Labdien! Labdien! Prieks jūs redzēt! Visiem sveiciens tiem, kas sēž siltos birojos vai dīvānos. Mums ir Latvija, tāpēc, kā ir, tādos izstādes apstākļos mēs arī, dzīvojam. Esam priecīgi redzēt jūs visus un ceram, ka jums būs interesanti šī, pusotra stunda, ko mēs jums te esam sagatavojuši. Ronald, ko mēs esam sagatavojuši? Mēs esam, Ričard, ļoti daudz ko sagatavojuši. Mums būs gan pastāstīs par vējstiklu šķidrumiem, gan par AdBlue, par to, kā tas tiek ražots, par degvielas uzpildes tvertnēm un ļoti daudz ko citu. Jā. Tātad pirmā Latvijā digitālā Crosscam pavasara izstāde. Jā. Dosimies tālāk. Jā. Ronald? Labi. Tā, sveiks, Ģirt! Pirmā mūsu stacija būs ar AdBlue. Mums pastāstīs vairāk mūsu speciālists Ģirts. Sveiks, Ronald! Tad ražojam AdBlue. AdBlue ir 32,5% karbamīda, jeb sintētiskās ūdeņvielas šķīdums demineralizētā ūdenī. Un tas galvenokārt ir nepieciešams, lai mēs varētu neutralizēt slāpekļa oksīdus automašīnu izplūdes gāzēs. Kā zināms, Eiropas Savienībā jau vairākus gadus emisiju jautājumu ierobežo Euro 4, Euro 5, Euro 6 standarti. Un, šī slāpekļa oksīdu un citu daļņu komponente tiek neutralizēta pateicoties AdBlue šķidrumam. Tad, lai automašīna atbilstu Euro standartiem, nepieciešama SCR, jeb selektīvi reduktīvā sistēma un AdBlue. Un, tas AdBlue, viņš šīs slāpekļa oksīdus izplūdes gāzēs pārvērš par slāpekli un ūdensvaiku, divām nekaitīgām vielām. Un jau kopš 2009. gada ražojam AdBlue Latvijā un esam vienīgie gan VDA akreditētie, gan arī auditētie ražotāji. Sakiet, kas ir tas VDA? VDA ir Vācijas automobīļu industrijas, tāda savienība, asociācija, kas, regulē un uzrauga šīs AdBlue ražošanas rūpnīcas tehnoloģijas, vai AdBlue tiek ražots attiecīgi pēc viņu izstrādātajiem standartiem. Tas nozīmē, ka nav nemaz tik vienkārši tikt pie tā kvalitātes zīmes VDA. Tas ir ilgs un laikietilīgs process, un ir jābūt tehnoloģijai diezgan atstrādātai, lai tu varētu, lietot šo AdBlue zīmi. Lieliski. Un saka, lūdzu, es zinu, ka arī tirgu ir pieejami visādi arī neakreditēti, bet, kad VDA dod to akreditāciju, viņi atbilst visiem standartiem? VDA iedodot savu akreditācijas certifikātu, klients var būt pietiekami drošs, ka viņš ir nopircis pilnībā kvalitatīvu un ISO 2241 atbilstošu produktu. Tā kā problēmām nevajadzētu būt. Paldies, Ģirt! Kas tev vēl stāstās? Tālāk mums plānā ir demineralizēts ūdens. Iespējams, daudz no jums jau būs dzirdējuši destilēts ūdens vai deionizēts vai atsāļots ūdens. Un, šis demineralizēts ūdens ir caur vairāku filtrējošo elementu un reversās osmozes izlaists cauri attīrīts ūdens. Tad, respektīvi, ar mehānisku spiedienu caur osmozes membrānām mēs attīram ūdeni gan no dažāda veida sāļiem, piemēram, kāļķakmens, un no dažāda veida minerāliem, piemēram, dzels vai cinks vai kādi citi, kas tur ir. Īpaši filtrēts, ja tāds pilnībā tīrs ūdens. Pilnībā tīrs ūdens, ekvivalents destilētam vai kādā citā veidā attīrītam ūdenim. Un, galvenie veidi, kā mēs tur viņu varam izmantot, ir dažādu šķidrumu pagatavošanai, laboratorijas apstākļiem, arī siltumtrasēm un siltumapmaiņiem, antifrīzes atjaukšanai, kur kāds jau tehnoloģiskais process ir. Jā, jo bieži vien esmu dzirdējis, ka antifrīzes arī pārdod ar koncentrātu sastāvā, līdz ar to arī tev ir jāatjauc ar ūdeni, un bieži vien nav nekur minēts, ka tam ir jābūt destilētam vai demineralizētam ūdenim, līdz ar to šis būs tas, kas īsti derēs, un nesabojās nekādīgi šķidrumi. Vai destilēts ūdens, atjaucot antifrīzu koncentrātus, būs tieši pareizā izvēle, kādu jūs meklējat. Saka, lūdzu, kā viņu vēl var izmantot? Personīgi izmantoju gaisa mitrinātājā un arī gūdekļos, kas būtu tās diezgan populārs veids mājsaimniecībās, viss, kur ar siltu virsmu saskarās ūdens, ir, ieteicams lietu. Ar ko viņš atšķirtos, no krāna ūdens, kas ir pieejams Rīgā, Jūrmalā, kurā citā pilsētā, kur ir tie plusi izmantojot viņus? Demineralizētam ūdenim plus tāds, ka viņš neradīs nekāda veida nogulsnes, viņā nav neviena veida iemaisījuma klāt iekšā, tad, ja arī jūs viņu iztvaicēsiet
izmantojot gaisa mitrinātāju, jūs zināsiet, ka jūsu sildelementiem vai to, kas veido to gaisa mitrumu, nepaliks nekāda veida nosēduma, un, teiksim, tā jūs varat paildzināt savas tehnikas ilgmūžību. Respektīvi, tās sprausliņas, kas ir šiem mājsaimniecības rīkiem, viņas neaizsērēs un vienmēr būs darba kārtībā. Jā, tā varētu teikt, jā. Saki, kādos tilpumos ir pieejams demineralizēts ūdens? Demineralizēts ūdens ir pieejams gan 210 litrīgajās mucās, gan IBC tvertnēs, ir arī izlējamais pieejams, tad, respektīvi, ja klients atbrauc ar savu taru, viņš var droši viņu uzpildīt pie mums. Un arī mazākos iepakojumos 10-20 litru kannās. Paldies, Dzird, šis bija ļoti izglītojoši. Paldies. Un dosimies tālāk pie Māra. Māris mums pastāstīs vairāk par jau autoķīmijas precēm, kādiem kā veicis šķidrums. Jā, Antifrīzi. sveiks tātad. Mēs ražojam ne tikai AdBlue, bet arī viens no tādiem produktiem mums ir logu šķidrumi un antifrīzi. Tātad logu šķidrumi mums ir pieejami gan vasaras, gan arī ziemas. Ziemas logu šķidrumi mums ir pieejami tādos grādos kā -12, -21 un -30. Tātad šī temperatūra ir darba temperatūra, kurā šis logu šķidrums vēl darbojās un viņš nav sasals. Nebūs tāda situācija, ka -15 grādos, -21 jau ir sasals vai sāk sabiezēt un mēs viņu vairs nevaram uzsmidzināt. Tālāk mums ir antifrīzi. Antifrīzi tātad ir uz etilēna glikola bāzes ražots dzēsēšanas šķidrums, kuram ir attiecīgi pievienoti inhibitori, kuri pasargās jūsu dzinēju, kā arī neļaus viņam sasalt. Tātad antifrīze mums ir G11, G12 un ir arī speciāli Volvo dzinējiem, kas saucās VCS. Tātad nākošais, kas mums ir, tas ir tie siltumnesēji. Siltumnesēji mums arī ir divi veidi. Tas ir gan uz etilēna glikola bāzes, gan uz propilēna glikola bāzes, kas ir dabai un cilvēkam nekaitīgs. Tātad šie visi siltumnesēji tiek izmantoti mājās, ražošanas iekārtu sildīšanā, dzēsēšanā, siltajās grīdās, kā arī dzēsēšanas sistēmās, ledus hallēs. Ledus hallēs viņš ir arī izplatīts. Saka, lūdzu, kādās temperatūrās vēl ir pieejams, redz, ka -25, vai tas ir vienīgais? Tātad siltumnesēji mums ir pieejami -15, -20, -25 un arī -40 grādu temperatūrai. Un ko tu pats ieteiktu? Etilēna glikola vai propilēna glikola, ja teiksim mājas vajadzībām? Mājas vajadzībām, jā, es sapratu, mājas vajadzībām es tomēr ieteiktu propilēna glikola, jo tas ir mazāk kaitīgs. Visas mājām, teiksim, tiek sildīts ne tikai apkure, bet arī tiek sildīts boilers. Un, teiksim, boilerī tā saucamā čūska, nekas nav mūžīgs. Viņi var kaut kur pārpīlīst, var kaut kur sulot, un tas var nonākt ūdenī, ar kuru mēs mazgājamies, un tādā veidā mēs varam uzņemt šo slikto etilēna glikolu. Tālāk visu šīs produkciju mums ir dabūjama dažādās tarās. Tātad sākot no 1,85 litri, 4 litri, 10, 20, 210 litri, kā arī IBC konteinerā. Ir arī iespējams iegādāties klientam, atvedot savu taru, mēs varam iepildīt viņa tarā. Cik lūdzu, vai tas attiecās arī uz siltumnesējiem, jo siltumnesējiem tomēr 4-litrīgo kanniņu noteikti nepietiek? Jā, bet 4-litrīgiem arī siltumnesējiem būs 4-litrīgi, jo bieži vien gadās, kad vajadzīgs sistēmu papildināt, un tais sistēmas papildināšanai, citreiz vajag... Pēc ziemas, jā, vai pēc ziemas, vai pēc kaut kādas avārijas bijušas. Nelielas avārijas, kur ir kaut kāda noplūdīta bijusi, tur varbūt pietiek tikai, lai spiedienu paceltu tur ar litru, varbūt 2, varbūt arī dažiem gramiem, jā. Tad arī siltumnesēji iegādājas 4-litrīgo, viņu var uzglabāt 36 mēnešus, tad arī, viņš arī var noderēt nākamajai sezonai. Jā, noteikti. Viņš praktiski neatverot viņu vaļā, viņš arī var stāvēt daudz ilgāk. Jā, tātad arī, protams, mums ir arī AdBlue dažādos fasējumos. Tātad arī tas ir no 1,85, redz, ka te ir snīpīts speciāli, 1,85 ar speciālu uzpildu snīpīti, lai būtu ērtāk ieliešana. Tāpat tās arī 4 litru kanniņas, 10 litru, 20 litru. Ir arī iespējams iegūt viņu 210 litru mucā, IBC konteinerī un arī, protams, mūsu uzpildes stacijās. Paldies, Mārti, bija ļoti patīkami un izglītojoši, un tālāk dosimies pie Artūra, kas mums vairāk pastāstīs par šķidrajiem minerālmēsliem. Sveiks, Artūr! Jā, sveicināti! Mani sauc Artūrs, un es pastāstīšu par vēl vienu produktu grupu, ko SIA Croschem piedāvā.
Proti 2020. gadā Sijā Kroshem sāk šķidro minerālu mēslu ražošanu. Varu teikt droši, ka dotajā brīdī esam vienīgais uzņēmums, kurš Latvijā šo produktu ražo. Pamatā piedāvājam tātad šķidros minerālu mēslus KAS 32, KAS 32 plus humusvielas un KAS plus pretkorozijas inhibitors. Īpaši lielāku uzsvaru gribu tātad likt šim KASam ar humusvielām, kuram tātad šķidrais slāpeklis tiek apvienots kopā ar augu izcelsmes humusvielām. Pamatā mums visiem zināms, tātad ir parastais KAS ar 32% slāpekli, ietilpst visas trīs formas – amīda, amonija un nitrītu, un tam visam mēs liekam klātan tātad augu izcelsmes humusvielas ar dzīviem mikroorganismiem, un mūsu proporcija ir 6 litru koncentrāts uz 1000 kg slāpekļa. Kāds tad ir īsti šis ieguvums? Šis ieguvums ir, mēs šo ieguvumu esam rezultējuši un izreikinājuši ar matemātisku precizitāti un ar eksperimentiem, proti lietojot šķidro slāpekli, kas bagātināt ar humusvielām, ieguvums, ko zemnieks var nodrošināt uz 1 hektāru saviem augiem, pienesums slāpekļa formā ir līdz 92 kilogramiem. Tāpat laikā, protams, ja mēs skatāmies šīs grupas KAS 32 un KAS 32, kurš ir bagātināts ar humusvielām, cenu starpība būs, jā, bet ja mēs sākam rēķināt proporcionāli slāpekļa daudzums uz konkrēto zemes daudzumu, tad viennozīmīgi izdevīgāk ir iegādāties šo te slāpekli, kurš ir bagātināts ar humusvielām, līdz pat 2 reizēm. Paldies, Arturs. Saki, vai ir vēl kāds produkts, ko tu varbūt vēlētos izcelt no Kroshem produktiem? Jā, gribu vēl pieminēt, ka mēs saviem klientiem piedāvājam arī produktu karbamīdu, karbamīda šķīdumu, tātad būtībā karbamīds, kurš ir izšķīdināts ūdenī, ejot laikam līdzi, sekojam līdzi arī zemnieku pieprasījumam. Un arvien vairāk un populārāk mums zemnieki interesējās, lai mēs piedāvājam tātad izšķīdinātu karbamīdu. Daudzi no mūsu kompānijas iegādājās granulēto, prilēto karbamīdu, ko savukārt aizvedot mājās, viņi šķaida, ber miglotājā, atšķaida, tas viss ir laiks, darbs. Un būtībā mēs, sekojot līdz šim pieprasījumam, esam uzsākuši jau 2. gadu no vietas piedāvāt klientiem tādu produktu kā šķidrais karbamīds. Paldies! Un saka, kādos tilpumos un vispār piedāvājat? Vai tas ir tikai IBC konteiners vai arī varat atvest paši? Uzpildīt jau šķidro minerālu mēslu tvertni? Jā, protams, par to mēs arī esam padomājuši. Mēs spējam klientam nodrošināt tātad slēgtos traukos 1000 litrīgs IBC konteiners ar piegādi klienta sētā. Gan tas attiecās uz kasu, gan tas attiecās uz šo te karbamīdu šķīdumu. Ja šim klientam ir šis pieprasījums un vajadzība pēc produkta vairāk, mēs nodrošinam piegādi jau vaļējā veidā ar cisternu pie klienta sētā. Paldies, Arturs, šis bija ļoti izglītojoši. Un tad tālāk dosimies pie Jāņa. Jānis mums pastāstīs vairāk par tvertnēm, lūk arī viena no lielajām tvertnēm. Sveiks, Jāni! Sveiks! Labdien, skatītāji! Principā mēs atrodamies pie vienas unikāla izstrādājuma. Šī ir lielākā plastmasas tvertne Eiropā, kur ir saražota no viena gabala. Tātad šeit nav šuvis, šis ir viena gabala produkts. Proti šajā tvertnē ietilps 28 kubi šķīduma. Principā pēc būtības šī tvertne paredzēta minerālu mēsliem šķidrajiem vai jebkādam citam agresīvam šķidrumam, bet ar ierobežojumu attiecībā pret blīvumu. Maksimālais blīvums šķidrumam, ko drīkst pildīt šajās tvertnēs, ir 1400 kg uz kubikmetru. Šīm tvertnēm pieejami vairāki izmēri, tātad šis ir lielākais, nākamais uz leju ir 22 kubi, tad ir 20, un tad ir ļoti populārs 15 kubu iepakojums un 9 kubu tātad šķidruma tvertnes. Šeit blakus jūs redzat ir melna tvertne, kas ir paredzēta ūdenim. Ļoti labs produkts lauksaimniecībā, kas nodarbojas ar siltumnīcām. Un kāpēc tieši melna? Melnam ir 2 ļoti labi efekti. Pirmais efekts, kad fotosintēzes procesā tvertnes iekšpusē neveidojās dažādi mikroorganismi, dūņas vai nosēdumi, tātad ūdens būs tīrs.
Un otrs efekts ir, kad melnā krāsa, paņemot saules enerģiju, ātri uzsil šo te ūdeni tādā temperatūrā, lai viņš būtu patīkams augam. Tātad, principā, neradītu augam stresu, aplējot šo ar augstu ūdeni. Ja? Tātad arī pieejami dažādi tilpumi. Šis būs mazākais tilpums 15 kubu ūdenim. Ir vēl 20, 22 un tāds pats izmērs 28 kubi tikai melnā krāsā, proti. Ja? Tātad, iesim tālāk. Jānis redz, ka lūkas augšā ir, tas ir kaut kāds Jā, tie tehnoloģiskie atvērumi, inspekcijas lūkas, gaisa vārsti. Tātad visas tvertnes aprīkots ar divvirzienu gaisa vārstiem, lai uzpildot tvertni vai vēl sūcot šķidrumu no tvertnes ārā, neveidotos vakums vai attiecīgi pretējais virziens. Ja? Tvertne neuzpūstos un, nu, eksplozijas gadījumi, bet es domāju, ka tas ir tāds ekstra gadījums, jo šie visi mezgli ir pārbaudīti un viņi darbojās ļoti korekti visos darba apstākļos. Saka, Jāni, kādi plusi ir šeit tvertnēs, ja salīdzina to ar metāla tvertnēm, kuras nereti redz laukos? Pirmkārt, metāla tvertnes ir smagas. Ja, šīm tvertnes tukšā veidā ir ļoti ērti pārvietojams. Šī tvertne, kas ir 15 kubu tukšā veidā, svēr aptuveni 500 kg. Jūs viņu varat novietot pie objekta, jeb, teiksim, pie lauka, kur jūs tuvākā laikā gribat apstrādāt ar šķidrumu, kas viņā tiek uzglabāts. Ja? Es pareizi redzu, ka tas ir speciāli pacelšanai tādas kādas? Tas ir drošības ribas stingrumam drīzāk. Ja, tātad drošības ribas, kas rada šo tehnoloģiju, bet šo izstrādājumu mazliet stingrāku un nu, tas ir ilgtermiņš, ja? Ilgtermiņa ieguldījums. Paldies, Jāni, tad virzīsimies tālāk. Saka, kas tev šīs izstāsta pavisam savādāks no tām? Jā, šī ir otra nākošā grupa, ko mēs piedāvājam, proti viens no ļoti lieliem sektoriem, kurā mēs darbojamies, dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes. Šeit jūs redzat dubultsienu uzglabāšanas tvertni, kur sastāv no diviem korpusiem. Tātad darba korpus un iekšpusē ir vēl viena tvertne, kas arī ir unikāla, jo viņa ir izgatavota no viena gabala. Viņai nav šovis, līdz ar to mēs izslēdzam iespēju, kad iekšējā spiediena rezultātā tvertne varētu pārplīst kaut kādā momentā. Protams, kad iekšējais spiediens vēl attiecīgi tiek regulēts ar gaisa vārstu, jā, tad uzpildot tvertni, iekšēji noregulējās, tvertne neuzpūšās, vai arī ieslēdzot sūkni, pumpējot jau ārā degvielu, tvertne nesarausies. Jā. Esmu savā dzīvē redzējis, kā tas izskatās, jā, kad nenostrādā šis gaisa vārsts un ka pazemes tvertnē burtiski tiek savilkt čokurā. Jā, tad šeit arī pie apkopēm apsekojam vienmēr gaisa vārstus, lai šī iekšējais spiediens būtu atbilstoši normām. Ja, šī ir lielākā no dīzeļdegvielas tvertnēm, ko mēs piedāvājam. Tā ir 9000 litri, jeb 9 kubu dīzeļdegvielas. Ja, kā jau es minēju, dubultsienu. Un šeit unikāla tā lieta, ka šī tvertne sastāv no diviem korpusiem. Ja, tad darba korpus, jeb kuru tiek uzglabāta pati tvertne, un otrs korpus, kur atrodas šis te aprīkojuma nodalījums. Ja. Attaisīšu vaļā. Skatīsimies, kas lādzītiem vēdara. Jā. Kāds pluss ir šim te atsevišķajam nodalījumam? Šie visi ir mehānismi, mezgli, caurules, jebkurā momentā vai dažādi apstākļi iemeslu dēļ var veidoties sūce, noplūde. Un šim te korpusam tas princips, ka ja šeit kaut kas notiek, tad šeit ir vēl viens savākšanas trauks. Ja darba tvertnē ir ārējā čaula, kura nodrošina 110% pret darba tvertnes tilpumu, tātad principā, ja veidojās plīsums, tad ārējās tvertnes pamatprincips ir akumulēt šo iekšējās tvertnēs esošo šķidrumu. Šeit tas princips mēģināts saglabāt, attiecīgi, ja šeit kaut kāda mikroavārija notiek, tad viss šķidrums ir šeit. Ko ļoti vienkārši ir savākt, izmantojot absorbentu, jeb, nu kā kurā saimniecībā. Piemēram, kokustrādes uzņēmumu izmanto skaidrs, kas ir ļoti labi absorbējošs materiāls. Izņemam ārā, iztīram, viss darbojās ļoti labi. Tātad, principā, ko mēs šeit redzam, šī tvertne ir pilnībā gatava lietošanai un atbilst Latvijas ministra kabineta noteikumiem. Jā, tad atgādināšu, ka jebkura tvertne, kas ir lielāka par 1000 litriem, ir jāreģistrē valsts ieņēmuma dienesta EDS reģistrā. Un visas tvertnes, jeb visas degvielas uzpildes stacijas, kuras ir lielākas par 2500 litru, ir jāreģistrē bīstamo iekārtu reģistrā. Un es esmu drošs un pārliecināts, un mēs uz to arī ejam, ja, tātad kvalitāte ir primāra lieta, ka šīs tvertnes jau atbilst ministru kabineta noteikumiem, un jums nebūs absolūti ievērojot visas priekšnosacījumus un izpildot lietas, kas attiecās šiem piereģistrēt.
un tvertnes kalpos ilgi, jo pašām tvertnēm ražotāja garantija hermetiskumam ir 10 gadi, aprīkojumam ir 1 gads. Ja, tātad 10 gadi ir ievērojams laiks, proti materiāla resursu garantija no ražotāja ir 25 gadi, kas ir vēl lielāks apliecinājums, ka ieguldot naudu šādā tvertnē, jūs būsiet, es teikšu tā, jūs būsiet uzvarētāji. Iesim tālāk, kā jau es minēju, tvertnes ar dažādiem tilpumiem. Ja, šeit jūs redzat nākamo izmēru, kas ir mazliet mazāks, tātad 5 kubi. Kopsumā šīm tvertņu grupai ir 7 izmēri un 7, teikšu tā, aprīkojumu komplekti, kurus piedāvā pats ražotājs. Bet tas nenozīmē, ka jūs atbraucot pie mums vai izpētot šo te aprīkojumu piedāvājumu, neatrodot savu, teiksim, to risinājumu, tāds, kāds jums ir vajadzīgs, ar to viss ir beidzies. Nebūtu ne, mēs uzklausām jūsu vajadzības, izvērtējam, vai tas ir racionāli, pareizi un tehniski izpildāms, un mēs ļoti bieži veicam tieši pielāgošanu tvertnēm pēc klientu vajadzībām. Nu, pieņemsim, gribam lielāku, teiksim, precizitāti skaitītājā, vai garāku izdalas šļauku, ja? Uzskaitas sistēmas un tādas lietas, viss ir pielāgojums un ir izdarāms. Ja mēs paskatāmies, kas tas ir, tad principā ļoti būtiska lieta ir šis drošais pieslēgums. Tātad piebrauc lielā cisterna, pieslēdzās, attiecīgi veids tvertnes uzpildi, un šeit nenotiek nekādas noliešanas, nopilēšanas, viss ir sausi, droši, jo droši ir viens, ideja, ja, ka degviela nenonāks zemes, un droši ir arī pašam cilvēkam, kurš veic šo te uzpildes procesu. Ja. Tad attiecīgi par filtrāciju. Šīm visām tvertnēm ir 3 filtrēšanas līmeņi. Uz izsūkšanas līniju, tad ir filtrs, kurš atdalīs mehānisko un ūdens piemaisījumu, un lielo daļu filtrs, kas ir pašā sūknī. Visi šie filtri, teiksim, pirmais un pēdējais līmenis ir tīrāmi un lietojami atkārtojami, un šis elements ir jāmaina. Tātad maiņas cikls ieteicamais ir 50 kubi caurplūde, un ir jāskatās, jā, teiksim, vasaras periodā tas var būt ātrāk, jo bio piemaisījumi un vēl visādas lietas, jā, ir tas, kas veicina šo te filtru aizsērēšanos. Un, jo ātrāk filtrs aizsērējās, jo labāk, jo tas nozīmē, ka filtrs strādā. Ja? Tad, proti, ir sūkņu līnija, kas ir šeit. Šī gadījumā ražotājs šai tvertņu līnijai vienmēr izmanto itāļu ražojumu PUC sūkņus, kas ir gana jaudīgi un ilgtspēlējoši, un jauda pie, teiksim, 6 metru šļaukas un automātiskās pistoles vārstās no 72 līdz 79 litri minūtē. Tas ir atkarīgs no ārējās temperatūras, jo, kā mēs zinām, dīzeļdegviela maina savu, teiksim, ķīmiski fizikālo stāvokli attiecībā pret ārējo temperatūru. Ja? Lūk, skaitītāja precizitāte un pārējās lietas, kas ir būtisks, ja? Tad principā tvertne ir pilnībā aprīkota lietošanai un atbilst visiem ministra kabineta noteikumiem. Proti, skatoties uz tvertnēm, ir dažādi uzņēmumi, zemnieku saimniecības, transporta kompānijas, un ir dažādas prasības cilvēkiem. Nākošā tvertne, ko es jums gribu parādīt, atbilst, teiksim tā, augstākajām prasībām, jo tvertne ir tā saucamā ar smadzenēm. Tas ir tāds kā savu veidu Rolls-Royce, ja? Es teiktu, jā. Šeit jūs redzat Kingspan Aksnes kontrolieri. Attiecīgi šeit uzpildi var veikt tikai izmantojot vai nu speciālu čipu, jeb kartiņu. Gluži kā, teiksim, publiskajās stacijās jums ir karte, nav kartes, nav uzpildes, jā. Kādi plusi ir šai tvertnē? Tātad, principā, ja uzņēmumam ir svarīgi kontrolēt degvielas apriti, ir svarīgi kontrolēt, kādi degvielas apjomi, kādā tehnikā tiek ielieti. Ar šo visu to var iegūt. Ja, tad, principā, identificējam lietotāju, jeb tehnikas veidu ar karti, un grāmatvedis var momentāli saņemt atskaiti, attālināti no jebkura datora. Šobrīd tas ir aktuāli, jo ne visi birojos, teiksim, strādā. Grāmatvedis var atrasties, nezinu, pieņemsim 10, 20, 100, 200 km attālumā no uzņēmuma, un viņš saņem operatīvu informāciju par to, kas notiek tvertnē, kas ir veicis uzpildes, kādā tehnikā ir ielējis. Ja? Tad, principā, ļoti daudz iespējas. Saka, vai es varu slēgt, teiksim, ka moderators šai sistēmā, vai es varu slēgt kādam lietotājiem piekļuvi? Jā. Jūs varat pievienot un atslēgt jebkuru karti, kas ir sistēmā ievadīta.
Jā, tas ir iespējams, un to arī izmanto daudzi. Es saprotu, ka arī šai tvertnei, kas skaitās kā Rolls-Royce, arī viņai ir iespēja papildināt vai šļauku garumu nomainīt vai pilnīgi... Jā, nereti klienti izvēlās tādu papildu aprīkojumu kā spoli šļaukai, jo tas ir ļoti ērti, attiecīgi lielākā spola, ko mēs savu arsenālā piedāvājam, ir 15 metri, un iedomājieties no tvertnes 15 metru attālumā, jūs varat uzpildīt savu transporta līdzekli. Ļoti bieži to izmanto lauksaimniecības sektorā, jo uzpildīt kombainu ir vajadzīgs daudz vairāk nekā standarta aprīkojums. Ja? Un tas, kad šitas šļaukas smuki sarulējās apakaļ spolē, viņams netraucēs un nebraukās tur. Jā, tās ir izmaksas, bet es domāju, ka tas ir... Tas tāds ieguldījums savā nākotnē. Tieši tā, jo kā jau es iepriekš minēju, ir 10 gadu garantija, un ja sadalām visu to ieguldījumu uz 10 gadiem, tad tas viss, kā saka, tas viss iet tikai uz labo pusi. Šīs ir premium klases tvertnes, par ko es jums stāstīju. Ir arī tā saucamā tautas klase, jo prasības ne visiem ir tik lielas un konkrētas. Un šis, teiksim tā, mainot tvertņu konstrukciju, ir iegūts iespēja samazināt izdevumus, attiecīgi cilvēkiem šī tvertņu cenas ir daudz pieejamākas. Ja, tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam 5 kubikmetru dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertni, jeb degvielas uzpildes staciju. Kā jūs redzat, konstruktīvi šī atšķirās no iepriekš rādītā. Šeit nav otrs korpus, kurā atsevišķi tiek uzstādīti visi izdales aparatūra, tāpēc ir samazināts tātad principā uz materiālu, uz daudzām citām lietām, un tas atsaucās arī uz cenu, ja? Jo principā funkcionāli šīs tvertnes, viņām funkcija ir uzglabāt drošu degvielu un veikt uzpildi tad, kad tas ir vajadzīgs, ja? Kāds, teiksim, ieguvums iepērkot šo tvertni, ja? Tātad principā viņa aizņem mazāk vietas, viņa ir zemāka, teiksim, lietošanā, bet viņai ir viens mīnus. Ja? Tad, es neteiktu to par mīnus, tas ir vienkārši konstrukcijas īpašība. Aprīkojums atrodas virs darba tvertnes. Gadījumā, ja tā nav problēma un jūs neredzat nekāds, teiksim, pretruns vai lietošanas neērtības, tad šis ir īstais produkts, jo šī 5 kubu tvertne, kas ir gatava lietošanai un pilnībā atbilst jau iepriekš minētajiem ministra kabineta noteikumiem, viņa der reģistrēšanai bīstamā iekārtu reģistrā, maksā nedaudz virs 2000 eiro. Ja? Saka, Jāni, vai ir iespējams arī šeit nomainīt, teiksim, izdeles šļaukas garumu? Jā, mēs bieži vien uzstādām spoli, tieši lai uztīst šo šļauku, kas ir ērti, šeit ir speciāla vieta. Kā jau es arī iepriekš minēju, tie ir izdevumi, bet ja tas ir tas, ko jums vajag, mēs, protams, to visu varam uzbūvēt, uzstādīt un radīt tieši to produktu, kas jums ir vajadzīgs. Ja? Es tā saprotu, ka jebkuru var personalizēt gan vai šo tautas klasi, vai Rolls-Royce, vai Premium. Zināmās mērās, protams, bet, kā jūs redzat, tās konstrukcijas atšķirās un uzstādot visādas ārējās perifērijas ir vajadzīga vieta. Ja? Ne visur to var izdarīt. Piemēram, šeit tvertnē spoli īsti nebūs, kur uzstādīt. Ja? Bet, teiksim tā, šeit tvertnē ir viena liela laba lieta, kad, kā jau es minēju, visām tvertnēm virs 2500 litriem ir jābūt reģistrētām bīstamo iekārtu reģistrā. Tad, lūk, šis ir tieši tas, kurš pagaidām vēl nav jāreģistrē. Ja? Tad, principā, jums atkrīt kaut kādas birokrātiskas lietas un izmaksas, kas attiecās tieši uz to reģistrāciju. Jo jāatcerās ir viena, kad piereģistrēt, tas ir viens kā automašīna. Jūs iegādājaties, jūs viņu piereģistrējat, jums katru gadu ir jāiet tehniskā apskate. Un attiecīgi tā tvertne ir jāuztur zināmā kārtībā. Viņiem, ir lietas, kas ir jāizdara obligāti. Jā, tad elektrības pieslēgumi, sazemējumi, zibens novedēji. Jā, es nesaku, ka es tajā momentā nelobēju tieši šo izmēru dēļ tām lietām, bet izvērtējiet paši. Jā, izmantojiet īstenību, kamēr vēl ir. Kā jūs redzat, šī tvertne atrodas horizontālā stāvoklī, tātad izvietojums ir horizontāls. Bieži vien ir tā, ka varbūt nav tik daudz vietas, lai noliktu šādu tipu tvertni horizontāli. Tad, principā, 2500 litri un nākamais mazākais ir 2350 litri. Ieguvums ir kas, kad, teiksim, degvielas novietojums ir vairāk vertikāls, jā? Jums nav vajadzīgi tik daudz lielas vietas, lai izvietot, jā?
tādā pašā momentā viņi ir aprīkoti ar visu to pašu aprīkojumu kā iepriekšējā. Protams, ir mazāk vietiņas un viss tās lietas, jā, bet ja tas nav, kā lietošanā neērti jums, tad šis ir absolūti ļoti labs produkts. Es jums teikšu par ļoti labām cenām. Ja, tātad 2350 litri. Tālāk ejam. Sērijā mazākais. Bieži vien cilvēks saka, mēs jau arī gribētu tvertni, bet mums nav vajadzīgs tik liels apjoms, ja, tad principā tāpēc arī ir saražots mazāks eksemplārs 1340 litri. Tas ir, teiksim tā, pirmais solis no tā, kad degvielas vairumtirgotājiem jūs jau sākat palikt interesanti, jo pievest tonu, tas ir tas apjoms, kas viņiem ir, teiksim, no loģistikas viedokļa jau ir paliek izdevīgi, un jums atkal ir ļoti ērti un sakārtota vide degvielas uzglabāšanai, tehnikas uzpildīšanai, jā. Ir kaut kādas, teiksim, mazās saimniecības vai kāds privāti iegādājās šādas te tvertnes sev saimniecībā noliek, un viņš ir drošs par to, ka, teiksim, vides faktoriem viņi būs atbilstoši, droša. Ja, attiecīgi atkal degviela, ko viņš uzpildīs savā tehnikā, viņa būs tīra, kvalitatīva, jo kā iepriekšējām tvertnēm, šeit ir tieši tas pats 3 attīrīšanas līmeņi, speciāls filtriņš, kas paņems mehāniku, ūdeni nost un visas tās lietiņas. Ja? Un jāatcerās ir viena lieta, ka visām tvertnēm ir tā saucamais mirstošais atlikums. Tas ir domāts, ka ir kaut kāds apjoms degvielas, kas paliek tvertnē neizsūcams sūkņa drošībai. Jo mēs zinām, ka, lai samazinātu izmešu, teiksim, daudzumu uz vasaras periodu, degvielā tiek pievienota biodegviela. Un, attiecīgi, biodegvielas tendence ir tāda, kad viņi veido kaut kādas, sēnes un sēnītes, jā, un visādas lietas, jā, tad, principā, putekļi un visādi krikumi, kas nonāk mehāniski degvielā, ir neizbēgami, un tātad, principā, ir jāatcerās, ka degviela vienmēr paliek kaut kāds apjoms iekšā tvertnē, un tad šis tvertnes cikls būtu tie 1000 litri, jā, kad jūs mierīgi varat sūtīt, jums nākošā vai aiznākošā dienā degviela būs pievesta un viss būs droši, jā. Šī, saprot, ka arī nav jāreģistrē distributoru. Nē, šis ir izmērs, kurš nav jāreģistrē, bet pašu drošībai, ja visām tvertnēm vajadzētu izbūvēt sazemējumu, ja, jo tomēr elektrība ir kā ir, un principā tas sazemējums... Līdz tā kā nedraudzējas. Tas ir viens, otrs, ka tur ir tomēr elektroiekārtas iekšā, kuros vajadzētu pasargāt no visādām lietām, kas saistītas ar elektrību. Ja? Tas gan izskatās mazliet savādāk. Jā, šis ir ļoti aktuāls ne tikai, teiksim, mūsu klientiem, bet mums arī pašiem, jo pašā būtībā Kroschem ir atbūves šķidrumu ražotājs. Un viens ir piegādāt klientiem kanniņās vai konteineros, bet ir uzņēmumi, kuru pieprasījums vai vajadzības jau izaudzis tik liels, kad viņi ir gatavi un viņiem pēc viņu vajadzības ir vajadzīgs tvertnes, kurā uzglabāt atbūves šķidrumu. Tātad šī tvertne ir pilnībā gatava gan ziemas, gan vasaras apstākļiem atbūves šķidrumu uzglabāšanai. Ja? Tātad, kā jūs redzat, iekšā ir iekšējās tvertnes siltinājums. Tas nav neslēgts fakts, kad atbūves šķidrumam tā kritiskā robeža ir -11 grādi, kad viņš sāk sabiezēt un sasalt. Tad šeit par to ir padomāts. Tvertne ir nosiltināta, plus aparatūras nodalījumā ir sildītājs, kurš slēdzās iekšā ārā ar termostata regulātoru palīdzību. Attiecīgi, ja tvertne ir pieslēgta elektrībai, tad viņa pati par sevi parūpēsies. Ja? Tad jums vienmēr būs droši. Bet vienmēr jāatcerās, ka ir jau arī cilvēciskais faktors. Ja durvis ziemā paliks vaļā, tad jau īsti nav ko sildīt. Tas tā kā māja, atstāj durvis un logas vaļā ziemā, apkurs rēķina aug, bet siltuma nav. Ja? Tad ir jārūpējas par savām lietām. Šeit arī pilnībā viss ir nodrošināts. Ja? Tad automātiskā pistola, kura izslēgsies tad, kad jūsu tehnikas uzpildītā bāka būs pilna un šķidrums būs drošībā. Un mēs vienmēr gaidīsim zvanu, vīri, mums jau ir iztērējies, veidiet mums vēl. Ja? Šeit viss tādā ziņā. Tad arī, ka ir īpašs sūknis, ja? Sūknis ir paredzēts tieši ķīmiskiem produktiem, agresīvi noturīgiem. Ja? Tad tā ir būtiska lieta. Atbūves šķidrums prasa zināmu pieeju gan uzglabāšanā, tātad viņš nemīl putekļus un visādas tādas lietas, gan arī viņš ir gan agresīvs, lai sēstu, teiksim, nepareiza metāla vai nepareiza materiāla lietas. Ja? Respektīvi, parasto ūdens sūknīt, gluži nevajadzētu izmantot. Sākumā viņš iespējas, tam viņš sāks neiet. Ja? Lūk, šeit esam nonākuši pie vēl vienas produktu grupas. Nereti klientiem ir vajadzība tvertni, ne tvertni, bet kaut kādu šķidrumu nogādāt konkrētu objektā vai darbības zonā. Ja? Šī konkrētā tvertni paredzēta ūdens piegādēji,
vai šķidriem minerālmēsliem. Šis ir 6 kubu rezervuārs, kuru droši ieliekot piekabē nostiprinotās siksnām, var vēst. Nekādas regulas pārvadājot ūdeni vai šķidros minerālmēslus šādā tvertnē nav. Tātad, principā, jūs droši nopērkot, izmantojot viņu, ja. Ir viens izmēriņš mazāks, 5 kubi, visi citas formas, bet tur ir jāskatās, kāda ir jūsu, teiksim, tā tehnika, ar ko jūs gribat pārvadāt, ja. Tātad ļoti laba kvalitāte, saprātīga cena un ieguvums ir viennozīmīgi. Jūs, teiksim, nav rocība tik liela, iegādājaties speciāli cisterni, kur pieslēdzam, tur, teiksim, krāvas mašīnai vai traktoru tehnikai pārvadāšanai, tad šis būs tas risinājums. Un gan ilgtermiņš, jo garantija uz šo tvertni arī ir 5 gadi. Tas ir diezgan, kā saka, iespēja, labs periods, lai strādātu, ja? Jā. Lūk, turpinot... Šeit kaut kas mazāks ir. Jā, turpinot mobīlo tvertņu klāstu, šīs tvertnes ir konkrēti dīzeļdegvielas pārvadāšanai. Tātad, principā, jums ar šādu tvertni jūsu darba process neapstāsies. Ļoti būtiski ir, teiksim, lauksaimniecības sektorā, kad ir sēšanas darbi vai ražas novākšanas periodi, kad galīgi nevajadzētu apstāties, ir sevišķi pie kulšanas, kad ir labs laiks, kombaini iet, degviela tērējās, ja? Tātad, principā, šīs tvertnes ir paredzētas tam, lai jūs to degvielu piegādāt tieši tur, kur tas ir vajadzīgs. Ja? Šeit jūs redzat dažādi izmēri. Principā, mēs darbojamies tajā sektorā, kas ir līdz 1000 litriem. Tātad, principā, šī ir tā robeža, kad jums vēl nav vajadzīga ADR licence degvielas pārvadāšanai un, attiecīgi, jūsu šoferim nav vajadzīga ADR tiesības. Ja? Šī tvertne ir 900 litri, tātad, principā, nepārsniedzot šo te maģisko robežu 999 litri un pārējie 9 komati. Ja? Tātad šādu iekraujot, jūsu tajā, pieņemsim, džipā vai busā vai kādā atklātajā kravas kastē droši piegādājiet degvielu vajadzīgā objektā. Šeit arī ir padomāts par to, kā nostiprināt tvertni. Jūs redzat, šeit ir speciāls transports kravas. Šīs ir ne tikai, lai nostiprinātu šo te tvertni kravas kastē. Šai tvertnē īpašība ir tāda, ka jūs viņu varat pilnu droši celt ārā ar trosēm, aizāķējieties šī te transports kravām. Otrs, teiksim, pārvietošanas moments ir palešu dakšu iekrāvējs, jeb tautā sauktais kariņš. Jūs redzat, ir speciāli izbūvēts nišas dakšām. Tas nozīmē, ka virzoties ar šo te tvertni uz dakšām, viņi nenoslīdēs vai nenošļūks. Tad tas ir padomāts, teiksim, jūsu ērtībām un drošumam. Ja skatāmies par aprīkojumu, ja, teiksim tā, 9 no 10 gadījumiem šis te tvertnis tiek iegādāts tieši ar šiem 12 volt sūkņiem, kuru attiecīgi ar klemēm pieslēdzoties pie akumulātora, mēs varam ātri veikt uzpildi tehnikai. 40 litri minūtē tas ir tāds optimālais ātrums, ko šis te sūknis var attīstīt. Protams, ir iespējams iegādāties ar ļoti jaudīgiem sūkņiem. Iespējams iegādāties uz 24 voltiem, uz 230 voltiem, ja? Šļauku garāk. Šeit gan nevaram spolu uzstādīt kā iepriekšējām tvertnēm, ja? Jo te tomēr ierobežot vietu. Jā, un klientu ērtībām, protams, uzlādējam lampiņu, ja? Kas nereti vīri strādā visu nakti, ir jāredz, kur tās lietas notiekās. Ja? Vāks aizvarams, aizslēdzam ērti lietošanai. Ja? Skatāmies tālāk. Viss tas, ko iepriekš stāstīja, tikai bišķiņ mazākā apjomā, 430 litri. Šis ir ļoti populārs modelis tieši, kad pats saimnieks izdomā aizvest degvielu uz lauka, ja? Džipā ielikt. Jo būtiskā lieta ir, viņiem gribās nolikt tvertni tieši tā un ne tā, un tad ir svarīgi, vai iet ar tām riteņa arkām vai neiet. Ja? Šis modelis iet gandrīz visos džipos, bet es kā arī saviem, teiksim, kolēģiem, klientiem vienmēr iesaku, brauciet ar to aparātu, ar ko jūs vedīsiet, brauciet pie mums, iekrausim to, un tad jau skatīsimies, kurš jums būs ērtāk. Ja? 300 litru modelis. Līdzīgs, viss tas aprīkojums, vienkārši cita forma, mazāks tilpums. Ja? Ok, iesim tālāk. Bieži vien ir tā, ka šī degviela ir jāpiegādā, bet jums nav atvērtās tipa, teiksim, kravas kastes mašīna. Ja? Jums ir busiņš vai, teiksim, mazais, teiksim, saimnieciskais transports, nezinu, kādīs, jebkurš, kuram, teiksim, ierobežojums ir šis te griestu augstums. Ja? Tad, principā, šīs tvertnes vairāk paredzētas tādiem slēgtā tipa transportiem, jums nav vajadzīgs vāks, ko atvērt, un, attiecīgi, jūsu aparatūra vienmēr būs zem jumta. Lūk, 300 litri, 200 litri, ja?
Protams, ka atblūst šķidrumu piegāda objektā arī ir būtisks faktors, ir sevišķi katra jaunā tehnika, ko iegādājas lauksaimniecības uzņēmumi, zemnieku saimniecības. 99% gadījumu viņas jau ir aprīkotas ar AdBlue, un AdBlue arī mēdz beigties. Ja? Tas arī tāds, tas nav mīts, tā ir patiesība. Un, principā, šis 300 litru ir vēl 200 litru eksemplārs AdBlue piegādē tieši objektā. Ir, kā saka, ērti lietojams un praktisks aparāts. Okay, šeit kaut kas ir uz ratiņiem. Jā, šis ir absolūts jaunums, ko mēs piedāvājam. Mobilā tvērtne uz ratiņiem. Viņu var ne tikai ērti ielikt mašīnā, aizvest tur, kur jums vajag, bet jūs viņu varat arī, teiksim, pilnu droši pārvietot. Ceļš kaut kādā remonta zonās, servisos ļoti būtiski. Jā, un tas ir, teiksim, tvērtne pilna. Šītas slodzes sadalījums ir tāds, ka viņš, jums nebūs grūti viņu pārvietot. Ja? Viņi ļoti labi iesēžās, teiksim, rokā, un tas svārs izdalījums, un jums nezināt, tur 100 litri iekšā, nevar saprast, baigi viegli ripo. Ja? Tāds. Nevaram paņemt 100, vai, teiksim, nav tā tehnika tik liela, kur ielikt ir 60 litru eksemplārs. Ja? Šeit būtiski, piemēram, jahtu īpašniekiem, kuriem motori darbojās uz dīzeļu motoriem. Ja? Jahta stāv ūdenī. Nezinu, grūti aiznest, varbūt tā laipa nav tik laba vai kā. Tad šis būs, teiksim, 60 litru vai 100 litru eksemplārs. Ideāls, vienkārši. Vai arī maziem komunālu uzņēmumiem, jā. Tur, es nezinu... Kaut vai tie pašiem autoservisiem. Jā, tieši tā. Viņš veicot remontu, var iebraukt pie pašas bākas. Jebkurai tehnikai, kurai ir akumulators, vienmēr var atrast 12 voltus, kur var pieslēgt. Ja? Var šādi iekārt pasūtīt arī ar 24 voltu sūknī. Tā nav problēma. Vienkārši popularitātes ziņā mēs esam izvēlējušies turēt vairāk noliktavā 12 voltu izstrādājums. 12 tomēr ir vairāk vieglā mašīnām un 24 vai kā. Kā jau es teicu, teiksim, šīs visas tvertnes ir radītas klientu vērtībā. Te būs uzskatāms piemērs, cik tas ir vērti un vienkārši. Lūk, gaidam ciemos! Paldies, Jānis, šis bija ļoti tiešām izglītojoši un daudz ko pastāstīja. Turpinam ceļu pie, tāds saldo ēdienu. Pa ceļam redzam ļoti daudz. Jānis ir pastāstījis par mūsu tvertnēm, kuras ir visdažādāko izmēru un dažādāko veidu. Mums ir iespēja pasūtīt daudz visdažādākās pēc jūsu vēlmēm izgatavotās tvertnes, papildus aprīkojumu. Un tur jau tālumā jau redzam, kad tuvojamies ETEX standam, kas ir tāda ļoti unikāla lieta, kur Oskam ražot arī tepat Latvijā, līdzīgi kā mūsu AdBlue un visi autoķīmijas produkti. Sveiki, Ģird! Sveiks, Ronald! Sveiciens visiem, kas skatās mūsu tiešraidē, vai skatīsies mūsu atkārtojumā. Mani sauc Ģirds Andersons, un es šodien jums pastāstīšu par jaunāko no CrossChem produktiem. Tas ir ETEX. Tas ir ETEX pretberzes piedevu. Produkts ir izstrādāts balstoties uz 3 bioloģiskās zinātnes pamatprincipiem. Pamatfunkcija šim produktam ir mazināt metālisko daļu nodalumu motorā vai tā sazolkās. Attiecīgi šis produkta pamats sastāvdaļa ir serpentamīds, kas ir minerāliezes, un viņa pamatfunkcija ir, viņš ir ar magnētisku principu. Šādi te. Interesanti. Un saki, lūdzu, kuru šādu te izmanto ETEX, kuras viņu var izmantot īsti? ETEX mums ir 10 dažādi veidi. Vieglajai mašīnai dīzeļdzinējiem, motoram, benzīndzinējiem, manuālajām un automātiskajām kārbām, izņemot CVT tipu kārbu, kas respektīvi variators. Tas pats ir ar smagajām automašīnām, dīzeļiem līdz 16 tonām kronisībai un virs 16 tonām kronisībai, kā arī automātiskajām un manuālu kārbēm. Un tieši tāpatās ir hidrolikām un reduktoriem. Gan vieglajām, gan smagajām mašīnām. Redz, ka te arī ir litri kaut kāda uzrakstīta, tas laikam ir tilpums. Eļas tilpums motorā. Jā, arī attiecīgi konkrētajā mehānismu daļā. Tieši tā. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā mēs varam pārbaudīt šī produkta efektivitāti, ir nomērīt tā vibrācijas, automašīnas vibrācijas. Ko mēs attiecīgi darām? Mēs mēram motoru vibrācijas pirms produkta apstrādes un jau attiecīgi pēc produkta apstrādes.
izreikinot to procentuālā skalā, mēs varam redzēt, cik produkts ir samazinājies. Es saprotu, cik manā pieredzē bija, kad manai mašīnai tieši mērījās šādu te, Jā. ja pareizi atceros, tas saucās vibrometrs un... Jā, vibrācija mērīšanas iekārta, attiecīgi vibrometrs. Ko mēs darām? Mēs varam atspoguļot to, kā tas notiek uz automašīnu. Ideja ir kāda? Jā, pastāst varbūt, kā tas īsti notiek, kā tu... Pirmais solis, attiecīgi, kas mums jādara? Mums jāiedarbina mašīna un jāuzsilda viņa līdz darba temperatūrai. Jā, tas katram atsevišķi, kādam 10, kādam 15 minūtes. Dažādi, ļoti dažādi, jā. Nākošais solis, kas ir izslēgt attiecīgi mašīnu ārā, sakratīt ETEX pudelīti un ieliet viņu tur padās, kur tiek lieta eļļa iekšā. Ieliet viņu iekšā, pagaidīt minūti, divas, lai mierīgi tas produkts viss notak. Šādi. Un iedarbināt mašīnu tukšgaitā uz minūtēm 15-20, lai produkts mierīgi izstrādājas izmaksas, jo eļļu viņš izmanto kā produktu nesēju. Viņš nedzīvo mūsu eļļā. Tad attiecīgi, kad esam veikuši šo apstrādi, varam mierīgi sākt braukt. Braucam sākumā uz savus 500 km saudzīgā režīmā. Saudzīgs režīms nozīmē 2000-3000 apgriezienu. Nu, ja arī brauks mazliet vairāk, nekas traks, bet galvenais neiet sporta režīmā. Neiet sporta režīmā, lai viņš vienkārši izstrādājas un vienkārši neizdara. Saku, cik ilgi viņš darbojās, ja piemēram es nezinu, tikko nomainīju eļļu, vai tas man kaut ko maina, vai ir kaut kāds varbūt ieteicamais, kā labāk, vai... Produkts ir paredzēts uz vieglai automašīnai 50 000 km. Tas ko nozīmē? Eļļa ir jāmaina, kā ir jāmaina, kā Bībelē ir teikts, ik pa 10-15 000 km. Jā. Bet viņš pie katras eļļas maiņas nav jāpielē, jo viņš neizskalojas. Viņš ar to serpentinītu principu, uz to magnētiskā tipu principu, ir pierāvies klāt metāliskajām sieniņām un tur arī dzīvo. Jā. Tātad vieglajām automašīnām 50 000 km, smagajām 120 000 km. Tas nozīmē, ka reizi 5 eļļas maiņās man vajadzētu viņu pieliet atkal, un tad... Jā, kā kuram. Kāds maina eļļu pa 10, pa 15, kāds pa 20 000. Un kas pirms katras tehniskās apskats. Jā, lai iziet atgās. Tieši tā. Tā kā galvenais ir atcerēties, saudzējam savu automašīnu, saudzējam dabu un lai labi ripo. Paldies, tā ir. Un atgriežamies jau pie Ričarda atpakaļ mūsu studijā. Nu ko? Labs laiciņš, ne? Jā, mums ar to šodien ir izcili paveicies, ja? Jā, pa jāģiem. Zin kā, mēs jau neesam no cukura, ja? Jā. Un nepavēlti mēs nemainīsim savus plānus, tāpēc, ka te kaut kas krīt no gaisa. Jā. Tāpēc, nu ko, ceram, ka jums bija interesanti. Jā. Šis priekš mums ir gana jauns izaicinājums, jā. Arī interesants, viennozīmīgi, kas radīs jaunu pieredzi. Cerams, jūs atbalstīsiet mūs arī turpmāk, un ja nu gadījumā atcerieties, šāda veida ekspozīcija nākamās 3 dienas, trešdien, ceturtdien un piekdien būs pieejama ikvienam, kurš gribēs to apskatīt klātienē. Ievērot visu drošības normas, aicinam jūs ciemos, piesakieties saulaicīgi, un mūsu puiši ar lielāko prieku jums izstāstīs jau detalizēti tieši jums par to, ko nu mēs esam šodien jums parādījuši. Gaidam jūs uz siltu kafiju, tēju. Jā, uz pierādziņiem arī parūpēsimies. Un jā, nu ko? Mums arī vēlēs varbūt pieminēt par to, ka mums arī ir īpaši piedāvājumi sagatavot. Tos varat uzzināt kā klātienē, tā kā īpaši jums izstrādāt, tā arī telefoniski zvanot. Visa informācija atrodam mūsu mājaslapā, gan par to, kur ir nopērkami produkti, gan informācija papildus. Tā kā jā, nu un drīzumā arī vēlējos varbūt ieskicēt, ka drīzumā mums tiks atvērts mūsu pašu internetu veikals, kur jau esošie klienti varēs iegādāties mūsu preces. Un, protams, arī gaidīsim jaunus klientus, kur varēs visdažādākās gan autopreces, gan arī visādas citas atribūtus arī iegādāties. Tā kā jā, tad rītdien, parīt un aizparīt, tas ir trešdien, ceturtdien un piekdien, ir iespēja klātienē. Un, ja tomēr klātienē nevēlaties, ja tomēr sinoptiķi nebūs paredzējuši sauli, tad telefoniski viss kā mūsdienās, viss attālināt. Vai ne? Nu ko, uz drīzu tikšanos. Jā, paldies jums! Paldies, Ronald, par labu organizāciju. Paldies, Ričard! Uz nākamām tikšanās reizēm. Jā, tā!